Kā jūs jau redzējāt no Multinītes pagājušā reizē, mēs sākām svētrumu sēriju Pazudušais dēls. Un tā ir balstīta Jēzus Kristus teiktajā līdzībā Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā. Pagājušajā reizē es jums arī teicu, ka mēs viņu saucam pazudušo dēlu, un tas ir tāds tradicionālais nosaukums, bet tajā pašā laikā mēs varētu šo līdzību arī saukt par mīlošo tēvu. Jo patiesībā jau mīlošais tēvs ir tas, kas ir līdzības centrā. Un es arī pagājušajā reizē minēju, ka mēs redzam no šīs līdzības tādu tēvu, kurš nav atriebīgs, bet kurš gaida, kurš skrien pretī, un tas ir tēvs, kurš atjauno. Un tāds ir mūsu debesu tēvs. Bet šajā līdzībā ir vairāki varoņi, kā jūs to redzējāt, un kā mēs visi esam lasījuši, nu vai ne visi, bet esam dzirdējuši kādreiz varbūt. Un Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā 11. pants ir tas, kas uzreiz atklāja. Tad Jēzus stāstīja, kādam vīram bija 2 dēli, un jaunākais no tiem sacīja. Un tad ir tas, ko jaunākais dēls sacīja. Tātad šeit Jēzus Kristus šajā teiktajā līdzībā uzreiz parāda tos galvenos varoņus. Ir tēvs un ir 2 dēli. Un kā mēs tālāk lasam līdzībā, tad viens ir jaunākais dēls un viens ir vecākais dēls. Gan vienmēr viens ir jaunāks vecāks, bet mēs tā kā nelasam, ka tie būtu 2. Un šodien mēs domājam par vecāko dēlu. Kā es iepriekšējā reizē teicu, mēs kaut kādā ziņā ejam pilnīgi otrādā secībā. Parasti sāk ar jaunāko dēlu. Mēs sākam ar tēvu. Šoreiz mēs domājam par vecāko dēlu. Un nākamreiz mēs domāsim par jaunāko dēlu. Es uzņemšos atbildību apgalvot, ka tikai kristiešiem un īpaši kristiešiem ar tādu stāžu, tas jaunākais dēls ir mīļāks, labāks, tuvāks, varbūt ne visiem, ja? Es par visiem to nesaku, bet es teikšu tā, tas mums ir iemācīts, ja mēs tā paskatāmies un padomājam. Jo jebkurš domājošs, saprātīgs, mūsdienīgs, es teikšu vārdu normāls cilvēks, viņš attaisnos un teiks, ka vecākais dēls ir labs dēls. Un es nolasīšu no Lūkas evaņģēlija to, kas attiecās tieši uz vecāko dēlu. Un mēģiniet skatīties, ieklausīties ar tādām, ceļš mēs, ja esam kristieši ar stāžu, tad mēģiniet ar pirmajām acīm ieraudzīt vēlreiz to stāstu no sākuma. Un pirmais būtu, un tēvs sadalīja visu mantu starp dēliem, bet vecākais dēls bija uz lauka. Tieši par vecāko dēlu, ja? Bet vecākais dēls bija uz lauka, kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto tevi, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad vecākais dēls sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja uzdzīvodams ar metiklēm, un tur tas vārds vēl rupjāks, ir pārnācis mājās. Un tu liki nokaut viņam baroto teļu, bet viņš tam sacīja tēvs, bet tēvs tam sacīja dēls. Tu vienmēr esi pie manis. Un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs. Bija pazudis un ir atkal atradies. Es gribētu teikt tā. Sakiet, ko gribat, vecākais dēls neizskatās slikti.
Viņš taču neko ļaunu nav izdarījis. Un kaut kādā ziņā ir tāda sajūta, ka viņš cieš, ka viņš ir ciešanās, un kaut kādā ziņā nepelnīt. Un kuri no jums ir vecākie bērni? Aha. Savā ziņā tam vecākam dēlam tāds tā kā vecākā dēla sindroms, vecākā sindroms. Es nezinu, es neesmu vecākais, es esmu jaunākais. Dažkārt vecākajiem bērniem viņiem liekas, ka jaunākajiem tiek vairāk un labākas lietas. Un dažkārt tā arī ir. Bet dažkārt ir pilnīgi pretēji. Dažkārt jaunākajiem tiek veltīts vismazāk laiks un vismazāk pacietības. Jo ir jau zināms un pierasts, kā jādarbojas ar vecāko, un tad tam jaunākajiem jau mazāk tiek veltīts laiks. Un viena lieta, ko es pie sevis tā domāju, ir viena lieta, ko jaunākais nekad nav piedzīvojis un nekad nepiedzīvos, tas ir, kā tas ir būt vienam, vienīgajam, ko vecākais bērns ir piedzīvojis. Kā tas ir, kad visa uzmanība ir tev veltīta, jo tu esi vienīgais. Jaunākajiem tāda uzmanība nekad nav bijusi un nekad arī nebūs. Viņam vienmēr ir jādalās ar citu uzmanību, ar citu bērnu. Un mazliet tā būs spekulācija, ko es teikšu, kā mēdz arī teikt, tāda arguments no klusuma, izrauta no Bībeles. Bet viena lieta, kas šajā stāstā, varbūt, ka jūs arī pamanījāt, kā sāks savā ziņā šī līdzība. Un tur ir rakstīts tā. Un tēvs sadalīja visu mantu starp viņiem. Tā tur rakstīts ir Bībelē. Tāpēc es saku, savā ziņā tas ir, es varu sākt veidot savu teoloģiju, bet tā tur ir rakstīts. Tēvs nevis ir rakstīts, ka tēvs iedeva mantojamo daļu jaunākajam dēlam, bet sadalīja mantu starp abiem dēliem. Un es negribu, ka mēs aiz šīs mazās astītes tā tagad pieķeramies un uzreiz tagad izveidojam savu stāstu, savu interpretāciju pa Bībeles stāstu, bet ja tā ir rakstīts, un tā ir rakstīts, tad īstenībā tas, ko Jēzus Kristus pasaka, kad starp viņiem abiem tiek sadalīts šis te mantojums. Un nākamreiz mēs parunāsim par to, kā tad ir ar to jaunāko dēlu un varbūt kādas juridiskās lietas, tā teikt, attiecībā uz mantojumiem, bet ja mēs šādi izlasām, tad īstenībā vecākā dēla tas augstais status uzreiz samazinās, jo tiek sadalīts starp viņiem abiem. Tā galvenā atšķirība ir tāda, ka vecākais dēls paliek mājās, vecākais dēls strādā, vecākais dēls ir uz lauka, vecākais dēls nekur neaiziet un neko nenotriec no tā mantojuma. Tas ir tas, ko mēs uzreiz saprotam no šīs līdzības. Man ir jautājums jums, kādi jūs parasti esat iztēlušies to vecāko dēlu? Drīkst droši no savas vietas pateikt, pāris vārdus. Kad jūs esat dzirdējuši vai šodien dzirdat, kādu jūs iztēlojaties to vecāko dēlu? Apdomīgāks. Gudrāks. Nopietnāks. Gādīgāks. Jūs viņu vizuāli arī kaut kā iztēlojat? Atbildīgāks. Kā jau vecākais, jūs visas tādas rakstura īpašības vecākajam dēlam pielikāt. Kāds viņš izskatās? Tāds. Nopietns tāds. Es viņu vienmēr iztēlējos tādu bišķiņu kalsnu, tādu darba muskuļi tādi, nevis tādi, bet es viņu tāds, tā kā vīrietis tāds uz lauka strādājis, bišķiņ tāds nosauļojies, melns, nabadzīņš. Un viena lieta, ko es vienmēr esmu viņam piedēvējis,
tā iztēlojoties, viņi nekad neredz viņā prieku un smaidu. Es nezinu, kā jūs. Ja? Bet tā viss ir interpretācija. Nekas tāds nav rakstīts Bībelē. Ja? Bet, ja es tā domāju par vecāko dēlu, es neredzu viņā prieku un tādu laimi, es redzu viņā baigās rūpes un tāds, man jāgādā par tēvu, redz kāds tas brālis jaunais ir aizgājis prom un viss saimniecība uz maniem pleciem. Un pat ar kazlēnu nedalās. Jā, un pat ar kazlēnu nedalās. Rastādarīs un noguris nenormāli. Jā, noguris, jā, tāds saguris nāk mājās visu laiku, noguris. Un tāpēc, tad, kad mēs šitā lasam, un īstenībā, jūs dzirdējāt, mēs lielāko daļu no tā visu pielikām paši klāt, tas nav rakstīts, bet principā tā tas līdzībā arī ir. Un tas, ko mēs lasām, tas liekas arī pašsaprotam. Bet vecākais dēls bija uz lauka, kur viņš ir, jā? Ne viņam prieks, nekas, noguris, nostrādājies, tāpēc es saku, melns nosauļojies. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Vecākais dēls dodās mājā no darba, no lauka, un tur priekšā ir ballīte. Vai jums kādreiz arī kaut kas līdzīgs tāds bijis? Ja jūs jā, Edijam ir bijis tā, kad es neteiktu tieši, ka man tā ir bijis, es varbūt esmu zinājis, bet man ir bijis tā, kad es esmu kaut ko strādājis, darījis vēl kaut ko, un es atnāku mājās, un ir tā kā, ciemiņi, tā teikt, ja? Un tad tu esi noguris, un visdrīzāk tu atnāc mājās, un tu esi netīrs vēl, un tur ir visi jau smuki sapucējušies, ballīte un tā. Un tad pirmais uzreiz, kas tev nāk prātā tajā brīdī, tas ir tāds, sevis vērtēs. Tu izvērtēs sevi un tu žēlo sevi. Tu domā, jā, viņi te svin, un man bija jāstrādā. Un es esmu nostrādājies melns un pasties, kā viņi dara, ja? Un tad nākamais uzreiz, kas notiek, kad tev jau sātam pilināt. Jā, viņi par mani ir aizmirsuši, viņi mani nevarēja pagaidīt, viņi jau mani nemaz nemīl, viņi mani nemaz negrib, viņi mani tikai grib izmantot, viņi grib tikai parazitēt uz mani, viņi grib mani paverdzināt. Un redziet, ja mēs tā cilvēcīgi pieejam, tad jau tas vecākā dēla stāsts, viņš liekas tāds ļoti protams. Un vecākais dēls sadusmojās un negribēja iet iekšā. Ļoti cilvēcīgi. Viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Un tad tas, ko mēs šeit varam lasīt. Bet tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Dusmas, spīces, neiešu nekur iekšā. Man liekas, mēs esam piedzīvojuši. Ja tā, tad es tā. Nevajag ar, tad sviniet bez manīm. Lai jums labi klājas, lai jums tie pīrādziņi labi garšo. Bet tas, ko mēs šeit varam redzēt, mēs varam redzēt to pašu tēva īpašību, ko mēs redzējām attiecībā uz jaunāko dēlu. Tēvs nāk ārā. Tēvs skrēja pretī jaunākajam dēlam, bet tēvs šeit iznāca, bet mēs varam teikt, izskrēja ārā arī pie vecākā dēla. Nav tā, ka vecākais dēls ir palicis pilnīgi novārtā. Tēvs skrēja pretī jaunākajam dēlam, tēvs nāk pretī vecākajam dēlam un mēģina viņu pierunāt. Un tas, ko viņš saka, tev jau nav iemesls dusmoties. Tas taču ir tavs brālis. Man viņš ir dēls, bet tev viņš ir brālis. Un atkal jau loģiski ir tā tālākā tā argumentācija, te mēs redzam to dziļo sāpu vecākajā dēlā. Tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavs pavēles. Bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem līksmotos. Milzīgi dziļa vecākā dēla trauma. Sāpe. Un šī mēs uzreiz, es domāju, šo lasot, mēs saprotam, ka tā nav tā sāpe tanī brīdī, kamēr viņš gāja līdz tam laukam un bija pie tās mājas, un viņam pēkšņi radās šī sāpe. Šī sāpe ir sena.
Tur ir kaut kas sen noticis. Tur ir kaut kas sen. Tam vecākajam dēlam ir aizvainojums pret tēvu jau ilgstoši. Tas nav šī brīža, pēdējā brīža un tāds moments. Un te ir grūti pateikt, cik daudz pret tēvu un cik daudz tas varbūt ir pret jaunāko dēlu, jo viņš, tur atklājās, ka pret jaunāko dēlu viņš nav īpaši simpātijas nekādas neizrāda. Bet skaidrs ir viens, ka te ir kaut kas jau ilgstoši grūst iekšā. Neļausim, lai mūsos kaut kas grūst iekšā. Ilgstoši. Vecākais dēls nav pieņēmis to patiesību, ka tēvs ir sadalījis mantojumu un aizlaidis jaunāko dēlu. Un te jau nav stāsts tikai par jaunākā dēla atgriešanos, īstenībā ir arī par vecāko dēlu. Kaut kāda milzīga mazvērtība, kaut kāds, es teikšu, tāda aizberga neredzamā daļa, kas pēkšņi uzpeld. Pēkšņi mēs redzam, ka kaut kāda baigā sāpe ir bijis vecākajam dēlam visu šo laiku. Un to mēs redzam šajos vārdos, es tev kalpoju. Un ja mēs atceramies sengrieķu, tad tas ir viens vārds, kalps un vergs. Un tad iedomājieties, kā šo te mēs varētu pārfrāzēt un pateikt, es tev gadiem vergoju. Un kāda ir bijusi mana attieksme? Attieksme pret mani. Ne? Es tev gadiem vergoju. Un es domāju, mēs kādreiz kādās dusmās attiecībā pret saviem bērniem, pret saviem laulātajiem vai pret saviem vecākiem, mēs kādreiz esam lietojuši šo vārdu. Es tev vergoju te. Redz, kur viņš saka? Es tev te vergoju gadiem. Un kāda bija tava attieksme. Un tad tas paliek interesanti. Tad tas paliek pavisam interesanti, jo tādā brīdī mēs sākam domāt, tādā stāstā trūkst vēl kaut kas par to tēvu. Izskatās, tas tēvs nemaz nav tik pozitīvs. Tur kaut kas ir, kaut ko tas Jēzus tur ir noklusējis. Mēs gribam zināt vairāk faktus. Ja dēls šādi rīkojās, šādi saka, tad jau laikam mēs kaut kas nav pateicis īstenībā par tēvu. Kā tik tas tēvs nav bijis pārāk bargs? Kā tik viņš tiešām viņu nav pavardzinājis un izkalpinājis? Redz kā, viņš nav ļāvis svinēt. Viņš nav ļāvis svinēt. Atkal jau tas ir arguments no klusuma. Tur nav nekas tāds rakstīts. Bet redz kā mēs varam ieiet un redzēt to līdzību. Bet ko tad tēvs saka? Tēvs saka, dēls, tu vienmēr esi pie manis. Un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Tas, ko tēvs pasaka, tu neesi mans kalps. Jo dēls saka, es esmu kalps. Es tev kalpoju, es tev vergoju. Tēvs saka, tu man neesi kalps. Tu esi kaut ko pārpratis. Tu esi mans dēls. Tu nekad neesi bijis mans vergs. Tu esi mans dēls, turklāt tu esi vecākais dēls. Un es esmu redzējis, kā tu strādā. Un es to novērtēju. Un viss mans ir arī tavs. Un es tev nekad neesmu liedzis svinēt un priecāties. Un ja tas ir mans kazlēns, tad tas ir arī tavs kazlēns. Un ja tu neesi nokāvis kazlēnu un ar saviem draugiem svinējis, tad tā ir kaut kādā ziņā tava paša problēma. Kāpēc tu to neesi darījis? Kāpēc tu tagad sāc runāt par to, ka kazlēns bija vajadzīgs, bet kāpēc tu neesi to darījis? Tas taču bija tavs kazlēns. Neesi greizsirdīgs uz jaunāko dēlu. Tev tas vienmēr ir piederējis. Tu vienmēr esi bijis mans vecākais dēls. Tev vienmēr tas ir piederējis. Tev ir šīs svētības, tev ir viss iedots. Svini, priecājies, dzīvo. Vajag ar draugiem, nu tad svini ar draugiem. Nemēģini man izpatikt ar darbu. Vai nav tā, ka tu vienkārši esi daudz strādājis, lai parādītu man, cik ļoti tu mani mīli un cik ļoti tu esi labs dēls? Bet man jau nav vajadzīgs tavs darbs. Es tev mīlu tāds, kāds tu esi. Un pat, ja tu nebūtu tik strādīgs,
arī tad es tev mīlētu. Un šajā brīdī mums ir vērts atgriezties atpakaļ uz Lūkas evaņģēlija pašu sākumu, uz 15. nodaļas pašu sākumu, kur no 1. līdz 3. pantam ir rakstīts, kam tad Jēzus Kristus stāsta šīs līdzības. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Jēzu Kristu, lai viņu dzirdētu. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja. Šīs pieņem grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Bet Jēzus tiem sāka stāstīt līdzību. Un tad seko 3 līdzības. Un 3. pēdējā līdzība ir par pazudušo dēlu. Jēzus Kristus šo līdzību stāsta konkrētā situācijā, konkrētiem cilvēkiem. Un tāpēc šajā līdzībā ir gan jaunākais dēls, gan vecākais dēls. Un tur ir domāts gan jaunākajam dēlam šajā gadījumā grēciniekiem, tiem, kas ir muitnieki, tiem, kas ir grēcinieki, jo par tiem farizeji kurnēja. Un šajā pašā līdzībā ir arī teikts par farizejiem un rakstu mācītājiem, kur mēs redzam, tas ir tas vecākais dēls. Jums viss ir. Jums ir Dieva svētības, jums ir Dieva mīlestība, bet jūs kurnat, jūs pukstat, jūs esat greizsirdīgi uz to, kad arī citiem pienāks. Un tas mums ir ļoti jāievēro un jāatcerās arī mūsdienās. Un mūsdienās mēs varētu varbūt salīdzināt šeit kristieši ar stāžu, kas varētu drīzāk būt tie farizeji un raksta mācītāji, un tad ir jaunie kristieši. Mums pienākās. Kristieši ar stāžu. Man pienākās. Es zinu labāk. Kāpēc viņam arī tiek? Un to mēs redzam beigās pie Jēzus Kristus arī nāves. Kur arī piesist pie krusta cilvēki. Kā tad tā? Mēs taču esam labāki, mēs farizeji, mēs kristieši ar stāžu, mēs kristieši no kristīgām ģimenēm, mēs esam labāki, pareizāki, mēs zinām, kā jādara. Kas tu tāds? Tev vēl jāizaug līdz manam līmenim. Mums ir ļoti jāuzmanās, ka mēs nekļūstam par tiem, par kuriem Jēzus Kristus stāsta šajā līdzībā kā par vecāko dēlu. Jo galu galā tā vēsts, kas tiek pateikta no tēva, kas ir debesu tēvs, kas ir Dievs domāts, viņš pasaka galveno, ka ir jāliksmojas un jāpriecājas. Jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīves, bija pazudis un ir atkal atradies. Mums ir jāpriecājas par to, kurš šodien ir šeit un jebkurā draudzē un baznīcā. Pat ja viņa ikdiena ir šausmas, paiet kā cūku kūtīs, pārnestā nozīmē. Bet viņš ir ienācis draudzē, viņš tuvojas Dievam. Un par to mums ir jāpriecājas. Nevis jākurn un jādomā, ko tu tad dari. Tu neesi cienīgs, tu neesi gana labs. Un vispār tu nekad nebūsi gana labs, jo es esmu labāks par tevi. Tā ir paaugstināšanās. Būsim uzmanīgi ar to. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par atgādinājumu no šīs līdzības. Es tiešām lūdzu, ka mēs, kas esam kristīti, kas ir augšām celt un debes grāmatā ierakstīt, ka mēs nepaukstinamies. Es lūdzu Dievs, lai nepienāk tas brīdis, kad mēs paši kļūstam par vecākajiem dēliem. Dievs dod mums pazemību, dod mums spēju atcerēties un atgādināt vienam otru, ka kādreiz mēs katrs esam bijis pazudušais dēls. Kādreiz mēs esam bijuši jaunākie dēli. Un tas, ka mēs tagad esam citā statusā, tas ir tikai pateicoties Jēzus Kristus upurim, Dieva žēlastībai. Un nekāda mūsu darbi nespēja mūs padarīt labāk par jaunāko dēlu. Ja tā ir tava žēlastība, tava mīlestība, kas caur tevi plūst uz mums. Āmen. Amen.